Mēs esam pirmā tālmācības vidusskola Latvijā, kuras izstrādātajai inovatīvajai mācību metodikai jau ir uzticējušies 928 audzēkņi. Viņi šobrīd strādā un dzīvo vairāk kā 20 pasaules valstīs, un šī mācību metodika viņiem ļauj gan apvienot viņus hobijus, gan arī viņu izvēlēto dzīvesveidu. Un šodien, esot Rīgas tālmācības vidusskolas jau 3. izlaidumā, es kā direktore esmu lepna par katru savu absolventu, jo esam šodien mūsu kopīgā kopdarbā piepildījuši jau 498 sen lolotus un šodien īstenotus sapņus. Es esmu patiesi gandarīta par savu iepriekšējā gada absolventu panākumiem, kuri sekmīgi startēja uz dažādām izglītības iestādēm, gan uz budžeta vietām Latvijā, gan visā pasaulē. Rīgas tālmācības vidusskola piedāvā gan izglītības programmu pamatizglītībā, gan izglītības programmu vispārējā vidējā izglītībā. Un 3 gadu laikā Rīgas tālmācības vidusskola noteikti ir sagatavojusi un palīdzējusi izaugt pavisam kādai īpašai, izcilai Latvijas personībām, pat vairākām. Un to, ka mēs esam strauji augoša skola un mūsu audzēkņu skaits ir strauji augošs, par to liecina kaut vai jauno māmiņu skaits, jo 3 gadu laikā mūsu skolā mūsu audzēkņiem ir piedzimuši 8 mazuļi, un tā ir bezgalības zīme, tas nav tāpat vien. Bet par to, kā notiek mācību process un kā mūsu jaunieši apvieno mācības ar sportu, ar ģimenes veidošanu un ar savām citām aktivitātēm, tad lai nu viņi pastāsta paši. Es izvēlējos Rīgas tālmācības vidusskolu, tāpēc, ka es varēju apvienot spēlēšanu ārzemēs un mācības Rīgā. Es ļoti apmierināts, jo es varēju pildīt kontroldarbus caur internetu. Ikdienā es nodarbojos hokeju un domāju saistīt visu dzīvi hokeju un izvēlos skolu, tāpēc, ka varēju apvienot hokeju ar skolu, jo parasto skolas nevarētu pabeigt, bet šo skolu vismaz var pabeigt. Man brīvā laikā var pamācīties, nokārtot eksāmenus. Es arī esmu hokejists un es arī mācos Rīgas tālmācības vidusskolā. Es novēlu direktorei vairāk studentu un jauniem skolēniem, lai mācās šajā skolā. Šī skola, manuprāt, ir vienīgā skola, ar kuru var apvienot sportu, un tev ir daudz vairāk brīvā laika, lai sev pilnveidot. Daudz vairāk laika, lai iespētu izpildīt ieskaitus un apvienot citas lietas. Es studēju Dānijā, dāņu valodu un angļu valodu un audzinu meitiņu. Es nebiju pabeigusi vidusskolu un nācās pārvākties ārzemēm, un tas bija ļoti laba alternatīva skolai, lai nevajadzētu kavēt laiku. Ļoti atsaucīgi skolotāji un administrācija un vispār es varu teikt tikai labāko par šo skolu. Šī skola ļauj apvienot manu sporta veidu un mācības, kas nav iespējams citās skolās. Ieskaits var pildīt mājās vai vienalga, kur pasaulē es atrodos un nav jāuztraucās. Tā ir ļoti laba lieta. Es domāju, ka neko labāk nevar atrast. Man nav katru dienu jāsēž skolas solā, un tas man bija ļoti ērti, ka es varu jebkurā brīdī atvērt savējo e-klasi un mācīties un likt ieskaitas. Skolai un direktorai es novēlu, lai viņi turpinātu uzņemt savējos arī audzēkņus tikpat smaidīgi, tikpat pretīm nākoši, un lai savu darbību tikpat veiksmīgi arī turpinātu.